Labrīt! Labrīt, valsts sekretāri, labrīt visiem, kas pieslēgušies arī attālināti. Tad šodien mums ir 4 darbkārtības jautājumi. Es saprotu, ka neko papildus negribam pieteikt un sākam ar pirmo likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Tad dodu vārdu Finanšu ministrijai. Jā, paldies. Labrīt, kolēģi. Mēs esam sagatavojuši grozījumus nodokļos un nodevās likumprojektu, pamatojoties uz tiem priekšlikumiem un ierosinājumiem, kuri tika izteikti Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdē, kā arī runājot ar nozaru organizācijām, ir radušies vairāki priekšlikumi. Šie grozījumi ietver to, ka nodokļu maksātājiem būs precīzāks kavējuma naudas aprēķina, divreiz mēnesī būs kavējuma naudas aprēķina, līdz šim to rēķināja katru dienu. Līdz ar to tiek samazināts administratīvais sloks gan valsts ieņēmuma dienestam, gan arī nodokļu maksātāji iegūst lielāku, noteiktību un pārliecību par aprēķināmām summām. Tiek arī uzlabota informācijas apmaiņas starp vidu un uzņēmuma reģistru attiecībā uz risku adresēm, un tiek veikts papildus vēl citas izmaiņas. Nav saskaņoti šie grozījumi ar Pašvaldības savienību. Es lūkšu manus kolēģus izstāstīt par Pašvaldības savienības palikušajiem iebildumiem. Paldies! Jā, paldies. Tad Finanšu ministrijas kolēģi, kurš izstāstīs par Pašvaldības savienības. Jāna, lūdzu, jā. Jāna Salmiņa, nodokļu administrēšanu sadarbības interešu politiku departamenta direktora. Jā, nav saskaņoti mums priekšlikumi, kas nav tieši saistīti ar esošo likumprojektu, bet ir saistīti vispār ar likuma regulējumu, kas ir iekļauts likumā par nodokļiem un nodevām. Un viens no nesaskaņotajiem priekšlikumiem ir saistīts ar obligāto sociālo iemaksu termiņu pagarinājumiem. Šobrīd likums paredz pagarināt šos te nodokļu maksājumus, un to izmanto diezgan plaši dažādi uzņēmēji, bet piedāvājums bija šos no Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības nepagarināt sociālās iemaksas. Mūsu ieskatā šis jautājums ir risināms konceptuālā ziņojuma izskatīšanas laikā, jo tāds uzdevums vērtēt sociālo iemaksu pagarināšanu vai nepagarināšanu ir uzdots Labklājības ministrijai, un cik mums zināms, tas informatīvais ziņojums ir izstrādāts, bet, protams, ministru kabinets vēl nav konceptuāli lēmis, kāds būtu pareizais šis risinājums. Un mūsu aicinājums būtu sagaidīt ministru kabineta konceptuālo lēmumu attiecībā uz šo jautājumu un tad veikt grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, nevis apsteigt šāda lēmuma pieņemšanu caur likuma grozīšanu. Attiecībā uz Latvijas pašvaldības savienības iebildumiem mūsu ieskatā viens, kas bija nesaskaņots, bet pēc tam mēs viņu izlabojām, bija saistīts ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas slieksni. Mēs bijām piedāvājuši celt abos gadījumos līdz 40 eiro, bet pēc tam saglabājām uz 15 eiro nekustamajam īpašuma nodoklim. Attiecīgi tas ir saskaņots, bet pārējie iebildumi nav saistīti tieši ar tiesību normām, ko mēs šobrīd precizējam. Ja mēs skatāmies pēc būtības, tad vairāk no tiem iebildumiem ir saistīti ar to, kā Latvijas Republikā dažādos reģistros atpazīst personas, nosauksim tā. Nodokļu maksātājiem valsts ieņēmuma dienests piešķir nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, kur atsevišķos gadījumos, protams, tas sakrīt ar uzņēmuma reģistra vestajiem reģistra numuriem un tā skaitā ar PMLP izdotajiem personas kodiem. Bet, protams, tiesības ir nomainīt arī nodokļu maksātāju numuru, kas nesakrist ar personas kodu, un mēs, protams, šo tiesību arī izmainam likumā par nodokļiem un nodevām, norādot, ka tiek norādīts nodokļu maksātāju kods, kas var nesakrist ar personas kodu. Latvijas pašvaldības savienība aicina noteikt ārpus likuma par nodokļiem un nodevām uzdevumu veidot vienotu šo te personu atpazīšanas kodu sistēmu, tā skaitā arī attiecībā uz zemes grāmatā iekļautajiem datiem. Mūsu ieskatā tas nav risināms ar likumu par nodokļiem un nodevām, un ja tāda nepieciešamība ir, tad ir jāvērtē citu jautājumu izskatīšanā.
Otrs no iebildumiem ir saistīts ar struktūru vienības kā tādas definējumu. Arī šeit ir bijis ministru kabineta uzdevums valsts ieņēmuma dienestam izstrādāt un redzējumu, kā mēs varētu mainīt šo regulējumu attiecībā uz struktūru vienību reģistrēšanu. Un šobrīd tā ziņojuma saskaņošana ir iestrēgusi, jo katra puse ir palikusi pie sava viedokļa, kāds būs saglabājums. Un mūsu ieskatā, kamēr nav vienošanās par tā uzdevuma izpildi vai arī aktualitātes zaudēšanu, arī nav šobrīd iespējams mainīt likumā par nodokļiem un nodevām šo regulējumu par struktūru vienību reģistrēšanu. Jo ziņojuma izskatīšanas laikā arī tika minēts, ka iespējams šobrīd tas pat nebūtu samērīgi, kā tiek piedāvāts no Latvijas pašvaldības savienību puses, un arī diezgan dārgi ieviešot šādu risinājumu, tas būtu valsts pusē. Paldies! Paldies, Jānai. Tad dod vārdu Sanitai. Jā, lūdzu, Sanita Čilteri no pašvaldības savienības. Jā, labrīt, paldies par doto vārdu. Es sākšu tām struktūru vienībām, jo tas ir arī izziņā mūsu pirmais iebildums. Atgādinu, ka 21. gadā ministru kabinets 8. jūnijā ar sēdes protokolu 46 uzdeva atrisināt šo mūsu pieteikto jautājumu 6 mēnešu laikā, 21. gadā. Savukārt 22. gada 20. oktobra valsts sekretāra sanāksmes protokolā ir fiksēts uzdevums, ka nākošajos grozījumos nodokļos nodevās tātad ir jāveic ietvertā termina struktūra vienība maiņa, lai tas atbilstu lietošanas būtībai. Un tieši to mēs arī šobrīd prasām, jo valstī nav būtiski, kā nodokļu maksātājs veido savu organizatorisko struktūru, kādas struktūra vienības viņš izveido. Valstī acīm redzot ir būtiski zināt, kur nodokļu maksātājs veic saimniecisko darbību. Un tātad šis ir mūsu piedāvājums tātad labot likumā, lai šis termins atbilstu viņa būtībai. Nezinu, kādas izmaksas viņas termina nomaiņa attiecībā uz būtību nevar radīt nekādas izmaiņas, ko teica Finanšu ministrijas pārstāve. Un vienlaikus to, ko mēs esam ļoti ilgstoši teikuši, ka tomēr būtu jāmazina šis administratīvais sloks, jo mūsu ieskatā ir nesaprātīgi, ka valsts ieņēmuma dienas joprojām reģistrē šīs saimnieciskās darbības vietas, kas ir nosauktas kā struktūra vienības. Mūsuprāt, tas ir nodokļu maksātājs vienkārši deklarē šīs, jo valsts ieņēmuma dienas taču neiet un neskatās, vai tajā vai citā konkrētajā vietā var vai nevar konkrēto saimniecisko darbību veikt. Tāpatās mēs šajā visā esam prasījuši mazināt šo slogu, jo mēs tiešām joprojām nesaprotam, kāpēc tātad, ja medicīnas iestādes reģistrē, medicīnas iestādes reģistrē, un tur ir ļoti stingrs, un tur tiešām tātad vai nu atļauj vai neatļauj šo konkrēto saimniecisko darbību veikt. Tāpat tās arī pārtikas veterinārais dienas. Kāpēc vēlreiz tās pašas saimnieciskās darbības vietas ir jāreģistrē valsts ieņēmuma dienestā? Tas, kas mūs šajā visā no 21. gada jau eposā satrieca pavisam, ir tas, ka tātad valsts ieņēmuma dienests ieplānoja automātiski tātad šo programmēt reģistrācijas lēmumus, lai tie tiktu sagatavoti automātiski, kaut gan es vēlreiz saku, tā ir principā deklarēšana. Un, ja valstī ir vajadzīgs zināt šīs, kur nodokļu maksātāji veic savu saimniecisko darbību, tad šī vajadzība ir zināt visas vietas, kur viņš veic. Vai arī ja tiešām šī vajadzība nav, tad vispār ir jāatsakās no šī administratīvā sloga un ir jāizsvītro šāds pienākums reģistrēt, ja, kā mēs sakām, deklarēt šīs saimnieciskās darbības vietas valsts ieņēmuma dienas. Līdz to es tomēr lūgtu uzdot Tieslietu Finanšu ministrijai precizēt šo likumu un attiecīgi šo terminoloģiju mainīt. Tā skaitā arī, ja mums ir vajadzīgs, kur notiek fiziskās darbības vietas, tad arī šī informācija ir vajadzīga arī par juridiskajām adresēm, vai šajās juridiskajās adresēs notiek šī saimnieciskā darbība vai nenotiek. Savukārt, ja mums nevajag zināt
par juridiskām adresēm, vai tur notiek vai nenotiek saimnieciskā darbība, tad tādā gadījumā vispār mums jāatsakās no šīs saimnieciskās darbības uzrādīšanas, pieprasīšanas, atbrīvojot tātad, samazinot tātad. Vai nu mēs iegūstam datus par visām, vai arī neprasam vispār nevienus datus. Otrs tātad, Jana Salmiņa nepieminēja vienu iebildumu, ko mēs tiešām piekristu šī likumā nerisina, šī likuma projektā, bet ar nosacījumu, ka Finanšu ministrijai tiek uzdots uzdevums pārvērtēt, izvērtēt šajā likumā reglamentēto nodokļu rezidences statusu. Un kāpēc mēs to prasām? Tātad bija Satversmes tiesas lēmums, kas pateica, ka nekustamā īpašuma nodoklī tātad atvieglojumi pienākas pilnīgi visiem rezidentiem, nodokļu rezidentiem. Nodokļu rezidences status šajā likumā ir palicis vēl no tiem laikiem, kad bija pierakstu sistēma, un pēc tam ir vienkārši nomainīts ar deklarēto adresi, kā rezultātā visi tie, kam ir termiņu uzturēšanās atļaujas dažādi veidi, viņi deklarē dzīvesvietu Latvijā, jo viņi pretējā gadījumā nevar ne saņemt, ne pagarināt šīs termiņu uzturēšanās atļaujas. Mans retoriskais jautājums ir, vai no šiem it kā Latvijas rezidentiem valsts ieņēmuma dienests tiešām saņem visus iedzīvotāju ienākumu nodokļus, kas viņiem atbilstoši starptautiskajām normām būtu jāmaksā tad Latvijā, jo viņi tiešām ir Latvijas rezidenti. Mūsu hipotēze ir tāda, ka tomēr diez vai viņi par visiem saviem visā pasaulē gūtiem ieņēmumiem nodokļus maksā šeit. Un līdz to ir jautājums, vai tiešām pie šādiem apstākļiem viņi tad arī būtu tiesīgi saņemt arī nekustamā īpašuma nodokļa atlaides tāpatās kā Latvijas pārējie rezidenti. Līdz to šis ir konceptuāls jautājums. Protams, mēs būtu priecīgi, ja valsts ieņēmuma dienests no visiem, kas ir deklarējuši dzīvesvietas un nav Latvijas valsts piederīgi, iekasētu visus viņu ienākumus, bet baidos, ka tas nav iespējams, jo starptautiskās tātad šīs normas neatļauj mums pasludināt iekšēji šo. Līdz to šis ir tas, un mums ir tiešām lūgums pēc būtības viņu atrisināt šo jautājumu. Tad arī nepieminēja vienu no mūsu iebildumiem. Mums ir lūgums pateikt, ka fiziskās personas nodokļu maksātāji ir tiesīgi uzzināt, vai nodokļu maksātājs, kas viņu vietā ietur nodokli, tipiskais tas ir darba devējs, vai viņš ir samaksājis arī šo nodokli, ne tikai ieturējis, bet arī samaksājis iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un šis ir tā dīvainā lieta, ko izziņā Finanšu ministrija raksta, ka valsts ieņēmuma dienests šādus datus dodot, pārbaudīt personīgi, paprasīja, vai mans darba devējs, man nav šaubu, ka mans darba devējs ir samaksājis arī pārskaitījis iedzīvotāju ienākumu nodokli, bet man valsts ieņēmuma dienests atbildēja, ka man nav tiesību uzzināt, vai mans darba devējs par mani ieturēto nodokli ir pārskaitījis budžetā. Es domāju, ja mēs gribam veicināt šo nodokli, tad šādu tiesību došanu tikai veicināt, ka arī šis pats nodokļu maksātājs to varētu uzzināt. Par reģistrāciju un pieminēto zemes grāmatu. Tātad šis ir tieši šis likums, jo tātad mēs esam situācijā, kad nekustamā īpašuma nodokli maksā visi īpašnieki, bet mēs zemes grāmatā īpašumus, kā mēs zinām, var nopirkt ne tikai Latvijā reģistrētās juridiskās personas vai Latvijas fizisko personu reģistrētās personas, bet jebkurš. Un, ja par fiziskām personām tātad būtu jāatrisina tātad, ka viņas tiek reģistrētas šajā fizisko personu reģistrā un viņām ir iespēja dabūt šo personas kodu, tā attiecībā par juridiskām personām šādas pat procedūras nav. Un tie ir nodokļu maksātāji, tie nekustamā īpašuma nodokļu maksātāji, kuriem šobrīd nav vienota reģistrācijas numura un dažādās mēs tērējam nenormālos administratīvos resursus, menedžējot viņu lietas, mēs tā skaitā arī par nezinām, vai šai ārvalstu personai ir tikai viens īpašums, vai viņš mums ir arī tā skaitā zemes grāmatā ar 5 dažādiem, it kā 5 dažādi šīs personas ir. Līdz to tas, ko mēs lūdzam nodrošināt, ka tātad ir šis vienotais numurs, reģistrācijas kārtība, un te atkal mūs sūta no Poncija līdz Pilātam visas iespējamās institūcijas, bet tātad šis, tā skaitā, lai viņiem varētu likt lietot elektronisko adresi, ir vajadzīgs tātad šis fiziski
vienots reģistrācijas numurs, kas tiek izmantots visās valsts informācijas sistēmās. Ja jūs šo uzdosiet šādā te, protams, mēs varam runāt par redakcijām un tā tālāk, bet tātad šis ir jāuzdod, un tā kā viņi tātad ir nodokļu maksātāji, nekustamā īpašuma nodokļi, tad, un valsts ieņēmuma dienas tā skaitā reģistrēt, tad mēs esam arī tātad arī paredzējis. Turklāt mēs nesakām, ka tas ir valsts ieņēmuma dienesta pienākums, bet tātad mēs rosinām tātad šeit sadarbībā ar tiesu administrāciju, tātad, bet tā būtība ir tāda, ka nodrošināt šos vienoto reģistrāciju, ko visi atzīst, ka visām, ne tikai pašvaldībām, bet arī valsts institūcijām ir problemātika. Tā skaitā paziņojot, meklējot tur, kur ir pierobežnieki, kad tiek uzlikts arī privātiem sektoram sameklēt pierobežniekus un tā tālāk, viņus tātad nevar identificēt. Tas, kas mums ir, un mēs esam uzrakstījuši jau precīzas redakcijas un lūdzam viņas iekļaut. Paldies par to ņemto vērā mūsu iebildumu, un tad ir citā jomā, tātad būvniecības jomā, tātad tos nodarbinātos, kuri Latvijas Republikas fiziski strādā būvlaukumos. Finanšu ministrija paredz tomēr, ka viņus reģistrējas valsts ieņēmuma šajā kā nodokļu maksātājus. Kaut gan tieši attiecībā par nekustamā īpašuma īpašniekiem juridiskām personām, tātad mums saka, ka šis nav šī likuma jautājums, bet savukārt šajās būvniecībā esot, un viņiem piešķir šos numurus. Bet tātad mēs esam speciāli valstī pieņēmuši fizisko personu reģistra likumu, kas pasaka, ka tātad atkal vienoti, lai visos reģistros šīs personas būtu vienādi uzskaitītas, tātad ir fizisko personu reģistru. Un mūsu dziļākā pārliecība, ja jau šie cilvēki fiziski strādā būvlaukumos Latvijas Republikā, tad tajā mirklī, tajā institūcijā, kur šie cilvēki iegūst atļauju strādāt Latvijas Republikā, tur tad arī viņi ir jāpiešķir viņiem šis unikālais identifikators, turklāt jānodrošina, ka viņš arī aiziet uz fizisko personu reģistru, un tad visi pārējie ar viņiem tad var strādāt, vienādi identificēt. Nevis viens un tas pats cilvēks dažādos būvlaukumos būs ar dažādiem numuriem. Un turklāt izziņā Finanšu ministrija norāda, ka viņi 17. decembrī esot ar PMLP iekšlietu ministriju un ārlietu ministriju vienojušies, ka tur tiks rasts tas risinājums. Nu, tad, ja jau šī vienošanās ir panākta, tad lūdzu lieciet arī iekšā jau šajā likuma projektā. Un arī tātad par šo fiziskām personām, tātad mēs esam ļoti pielikuši klāt arī precīzus protokolu lēmumus, kas acīm redzot ir ne tikai Finanšu ministrijai uzdodam, bet arī pārējām, lai nodrošinātu, ka šīs fiziskās personas, kuras ir kaut kādā veidā saistībā ar Latvijas Republiku parādās mūsu kaut kādās publiskā sektora darbībās, lai viņas visas tiktu identificētas un vienot reģistrētas arī fizisko personu reģistrā, lai tālāk šī informācijas aprite varētu notikt un mēs netērētu entos līdzekļus viņu identifikācijai un pēc tam arī problemātikām ar viņām un neveidotu paralēlos reģistrus un paralēlos numurus. Tā kā lūdzu šos atbalstīt. Paldies! Jā, liels paldies Šķilters kundzei. Ir loģiskas ļoti labas lietas attiecībā uz birokrātijas mazināšanu, bet tas, ko šajā likumā Finanšu ministrija un Vids gribēja pateikt, atkal ir ļoti labas lietas attiecībā uz uzņēmējiem nodokļu atvieglojumiem administrēšanā un visās pārējās lietās. Es redzu, ka pacēla Elbas roku attiecībā arī par to savu iebildumu, tad es došu vārdu arī Mārtiņam Svirskim, un tad mēģināsim savilkt kopsavilkumu, kā mēs virzamies uz priekšu. Paldies, tad Mārtiņ, lūdzu jums vārds. Jā, paldies. Jā, ņemot vērā, kad sākumā pieteica pašvaldības savienība, bet arī mūsu jautājums tika šobrīd nolasīts, tad es pacēlu to roku. Paldies, jā. Mēs no Latvijas Brīvprātības savienības puses arī tomēr gribētu uzturēt iesniegto iebildumu pirmkārt jau tādēļ, ka šis jautājums par sociālo iemaksu atlikšanu un to, kādu ietekmi tas rada uz pensiju saņēmējiem, kuri tajā laika periodā iespējams dodas pensijā
un par kuriem nav veiktas iemaksas, kad viņi reāli zaudē savu gūstamo labumu. Un mēs redzam to norādīto skaidrojumu par to, ka tiek gatavots konceptuālais ziņojums, bet ņemot vērā, ka tomēr šī problēma jau ir bijusi aktuāla vairākus gadus, un arī konceptuālais ziņojums pēc būtības viņam jau vajadzēja būt gatavam, un izpildes termiņš bija noteikts pagājušā gada beigas, un tagad jau ir marta vidus, tad mēs tā kā no arotbiedrību puses uzskatām, ka tomēr vajadzētu risināt šo izaicinājumu un uzturam līdz ar to savu iebildumu. Paldies! Labi, paldies. Tad mēģināsim kopsavalkot visus iebildumus. Tad paturpināsim Latvijas arotbiedrības to viedokli. Es arī piekrītu, ka tam konceptuālam ziņojumam būtu jāiet par priekšu, un tad ir pats likumprojekts. Bet ir sanācis tā, ka 2 gadus nav spējuši vienoties par ļoti būtiskām niansēm attiecībā uz šo konceptuālo ziņojumu. Un šis likumprojekts, protams, vēl ies savu gaitu ministru kabinets un Saeima. Es tad palūgtu Labklājības ministrijai šo aktualizēt attiecībā uz konceptuālo ziņojumu, kamēr likumprojekts virzās uz priekšu, lai mēs nebremzētu šīs būtiskās lietas attiecībā uz likumprojektu. Un konceptuālais ziņojums tad noteikti arī šādā kontekstā vajadzētu novienoties par šo sociālā apdrošināšanas nodokļu administrēšanu. Sanita Šķilta arī iebilst, ceļ roku, lūdzu. Nē, man vienkārši bija piebilde pie šī Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības iebildumu, kuram mēs varētu arī pievienoties. Vienkārši lūdzu ņemt vērā, ka attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokli pat, ja viņš nav samaksāts, tātad darba devējs nav samaksājis iedzīvotāju, nav pārskaitījis iedzīvotāju ienākumu nodokli. Valsts ieņēmuma dienas viņu atmaksā, tātad tie iesniedz šo gadu ienākumu deklarāciju un pievieno vai nu par apdrošināšanu, vai par medicīnas izdevumiem, vai par izglītības izdevumiem. Līdz to te būtu jāvērtē arī tādā aspektā, ka ja jau valsts šo iedzīvotāju ienākumu nodokli šādā veidā, tātad neņem vērā viņa iemaksas statusu attiecībā uz cilvēku, tad tāds pats regulējums, acīm redzot, būtu jāpiemēro arī sociālās apdrošināšanas iemaksām. Paldies! Jā, bet Sanita piekritīsiet, ka šie visi jautājumi iet caur to konceptuālo ziņojumu, jo par nodokļiem un nodevām mēs šajā likumā to visu nevaram sakrāmēt iekšā. Labklājības ministrijas valsts sekretārs, lūdzu. Kolēģi, mēs, kā jau Kronberg-kungs teica, šis konceptuālais ziņojums ir vairāku gadu garumā izstrādē un to vienoto viedokli īstenībā panākt, tāpēc tur būs vairāk variantu risinājumi, viņi visi neviens nav labs. Tā tiešā veidā, ka tā sakot, mēs ņemsim vērā nesamaksāt, jo jāņem vērā, ka mums pensiju sistēmā ir vairāki elementi, un viens no tiem ir arī otrais līmenis, kur nevar tā vienkārši ieskaitīt nēsošu naudu, tam samaksātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām ir jābūt. Es nesolu, ka tas risinājums būs arī tūlīt mēnešu laikā, jo ja jau mēs neesam 2 gadu laikā varējuši to vienošanos panākt, tad mēs finalizēsim, mēs īpaši nekavējamies, bet tas, ka vienots viedoklis starp sociālajiem partneriem un arī Labklājības un Finanšu ministrija pagaidām nav rasts, tā ir taisnība. Problēmu mēs apzināmies, jā, ir iespējams, ka tas risinājums varbūt būs tāds, ka ļaus nomaksāt vienkārši par tiem cilvēkiem, kas dodās pensijā. Un Finanšu ministrijas valsts sekretāra, lūdzu, Baiva. Jā, paldies. Paturpinot to, ko Alikungs jau minēja. Faktiski no mana viedokļa raugoties nevajadzētu jaukt visus regulējumus vienā informatīvajā ziņojumā iekšā. Tas, ko Šķilters kundze pieminēja, ir iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksa iedzīvotājiem. Ja tiek īstenots pašvaldības savienības izteiktais tagad priekšlikums, tas nozīmē, ka iedzīvotājiem valsts ieņēmuma dienas varēs atmaksāt šos izdevumus tikai tad, kad būs pilnībā attiecīgais uzņēmējs norēķinājies ar pašvaldību, kas, manuprāt, būtu diezgan sarežģīta situācija, un mēs katrā ziņā radītu vēl lielāku stresu mūsu iedzīvotājos par to, ka viņi saulēcīgi nesaņemtu šos maksājumus. Attiecībā uz sociālām iemaksām
šis jautājums tiešām ir diezgan garu vēsturi, bet tur ir konceptuāli izšķiršanās, vai ieņēmuma dienestam ir jāpiešķir uzņēmumam, kurš ir nonācis attiecīgā situācijā, nodokļu termiņu pagarinājumu. Vai ir iespējams atlikt šos nodokļu maksājumus. Tas skar arī sociālo nodokli. Es ļoti labi saprotu Brīvo arotbiedrības savienības pārstāvi teikto attiecībā uz to, ka darbinieki ir tiesīgi saņemt visu to, kas ar viņiem pienāks attiecībā uz sociālo apdrošināšanu. Bet tur ir konceptuāli izšķiršanās par to, ja mēs šādu regulējumu saglabājam uzņēmējiem, palīdzot uzņēmēju darbībai attiecīgajā situācijā, tad ir jāatrod kaut kāds risinājums, kādā veidā tad iedzīvotājs, kurš dodas pensijā, netiek kaut kādā ierobežots un viņš saņem visu to, kas par viņu pienākās. Bet tas ir ļoti detalizēti izstrādājums regulējums, līdz ar to es aicinātu viņu nejaukt kopā ar nodokļiem un nodavām šajā likumprojektā ietvertajām normām. Paldies! Paldies abām ministrijām. Sanita Šķeltera, ceļ roku lūdzu. Es vienkārši gribēju precizēt, jo Baiba Bāne nepareizi interpretēja manis teikto. Es vērsu uzmanību, ka valsts šobrīd iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, ko uzņēmējs ir darījis ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, samaksājis vai nesamaksājis, atmaksā. Līdz to tieši tādu pašu situāciju vajadzētu arī attiecībā uz pensijām un sociālām iemaksām, ka neatkarīgi no tā, vai viņas ir vai nav. Šādā rakursā nevis Baiba Bāne interpretēja pilnīgi pretēji. Paldies, vienkārši es precizēju to, ko es izteicos. Bet vairāk man nav. Sociālās apdrošināšanas iemaksas jau šobrīd visiem īstermiņu pakalpojumiem ir ņem vērā deklarētās un nesamaksātās. Tā problēma ir tieši, tāpēc es teicu, attiecībā uz pensijām, un pensijas mums dalās divās daļās. Nevar tā sakot cilvēkam no gaisa, ja nav samaksāts, tad viņam otrā līmeņa kapitālā neko iemaksāt nevar. Jā, par to pirmo līmeni un to varētu būt tas risinājums tādā izskatā, ka ļauj samaksāt par konkrēto pensijā ejošo cilvēku, bet tas ir viens no konceptuālajā ziņojumā paredzētiem variantiem. Bet visi pārējie pakalpojumi cilvēkam jau šobrīd notiek tā, kā Šķilters kundze saka, tāpat kā iedzīvotāja ienākuma nodokli atmaksā. Tad, ja nav viņš samaksāts par attaisnotiem izdevumiem, bet gan bezdarbnieku pabalstu, gan slimības pabalstu, gan visu, kas ir sociālās apdrošināšanas pabalsti, cilvēks saņem neatkarīgi no tā, ir vai nav darba devējs par viņu samaksājis. Paldies! Paldies! Tad attiecībā par šo koncepciju tad aktualizēja Labklājības ministrijai, kad šis jautājums ir jāpaceļ atkal darba kārtībā un jāspēj atrast šis kompromiss, lai atrisinātu, vismaz daļēji atrisinātu to, ko izteica arotbiedrība. Turpinot par Sanitas Šķelteres pieteikto iebildumu attiecībā uz struktūrvienību, Sanita, es painteresējos, vidam tiešām tās būtu lielas izmaksas attiecībā uz sistēmu pielāgošanu, lai nomainītu tagad struktūrvienību attiecībā pret to, ko minēja no pašvaldības savienības puses. Mans piedāvājums būtu daļa tā nekavēt tagad šo likumprojektu virzību, bet es šo jautājumu labprāt paņemtu uz to birokrātijas grupu, jo tur arī ļoti daudz no uzņēmējiem un sadarbības partneriem tika pieteikti šīs IT sistēmas sadarbības spēju lietas, datu apmaiņu lietas un visas pārējās, un pat cik pašvaldības savienības priekšsēdis ir arī piekritis un uzaicināts grupas, arī es viņam teicu, ka noteikti labas idejas iedos Sanita Šķeltere, jo tur būs risināmas ātrās lietas, kā es saku, un tādas ilgtermiņa lietas. Un es teiktu, ka šī nebūs ātri atrisināma, jo mums primāri būs jāsaprot arī tālāk jau par finansējuma novirzīšanu, aktualizēšanu, vispārējais tas stāsts. Tas attiecībā uz struktūrvienībēm, bet par tām fiziskām personām un ārvalstniekiem varbūt iedošu vārdu iekšlietu ministrijas valsts sekretāram, un tad paskatāmies, ko mēs tur varam izdarīt. Paldies. Jā, labrīt, kolēģi, paldies. Tā kā tika minēta arī šī reference uz sanāksmi starp vidu un pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, tad tas, uz ko norādīja Šķelteres kundze, kā saka, tas viss ir zināms, jā, un visi šie izaicinājumi, jā, ar attiecīgi šo personu identifikāciju dažādās sistēmās un dažādās jomās, bet tas secinājums, sausais atlikums ir kāds, ka pēc būtības mēs būtu gatavi iet uz to risinājumu, ka jā, visiem cilvēkiem ir šīs te vienotais personas kods,
Bet šo sanāksmi arī beidzās, ka jāsaprot, ka, ja mēs ejam šo ceļu, tad faktiski šīs noteikti ir birokrātiskais sloks un šķērslis uzņēmējiem, jo viņi vairs nevarēs nodarbināt cilvēku uz vīzas pamata bez personas koda piešķiršanas. Jā, un tas ir pilnīgi noteikti, nav tas, kas kopējā kontekstā, lai kādi būtu tie izaicinājumi ar legālo migrāciju šeit, šobrīd iet kopā ar to visu, kā saka, ko mēs sagaidām, ja, no sloga samazināšanas viedokļa, no atbalstu uzņēmējiem. Un, līdz ar to problēma vēlreiz ir zināma. Ja tā ir izšķiršanās par to, ka personas kods ir sākums jebkādai darbībai, attiecīgi gan tieslietu sistēmās, gan attiecīgi vidā, tad tā ir kaut kāda tiešām atsevišķa politiskā vienošanās ar rēķināšanos par to, ka jā, ir tādas valstis, mēs zinām, ka bez konkrēti pirms tu nesaņem kādu kodu, tu nespēji izdarīt neko un neuzsākt neko. Jā, vai mēs esam šajā brīdī tam gatavi? Vēlreiz, šis ir ļoti konkrēts. Tad būtu pasākums, kas ir vērsts apgrūtinot noteikti uzņēmēju darbību. Ja, tā mēs arī esam atvadījušies šobrīd, ka skaidri zinām, ka vidam ir šie dati, kurus vids padara zināmus mums. Mēs starp institūciju sadarbības ietvaros arī vienkārši novēršam tās lietas ar zināmu regularitāti, kur kā Šķiltras kundze pamatot norāda. Protams, vidam ir interese, un tādēļ arī šāda sanāksme bija, ka no šīm personām attiecīgi iekasēt nodokļus tajos gadījumos, kuri viņi jau ir kā nodarbinātie vai saimniskās darbības veicēji. Paldies! Kāds bija priekšlikums, lai risinātu? Priekšlikums bija, tas ir vairāk skaidrojums kontekstā ar to, ka tajā iebildumā arī tagad viņu pārlasot, godīgi sakot, ne pirms tam, bet es redzu, ka tur ir saliktas ļoti daudzas lietas, kas ir pamatotas, zināmas, bet arī valsts pārvaldei tas darbs notiek ar šīm problēmām. Ja? Un tā kā tika akcentēts šis te vidu un pārvaldes sadarbības aspekts, bet tur arī ir plašāks jautājumu loks. Gribēju tikai komentēt to, ka noteikti atbalstam šī likumprojekta virzību tādā redakcijā, kāds viņš šīs normas tagad, ņemot vērā arī iepriekš izskanējušo argumentu par arī tajā darba grupā, kas ir Kronberga kungam, nav šaubu, ka visi tie administratīvā sloga mazināšanas priekšlikumi attursies arī atsevišķos gadījumos pret nepieciešamām investīcijām. Tāpat arī šeit. Tā kā vēlreiz gribēju apliecināt to, ka divām iestādēm, kas šobrīd lielā mērā saskarās ar gan identifikāciju, gan arī no tā izrietošo nodokļu iekasēšanu, šī problēma ir zināma un ir starp institūciju sadarbība par informācijas apmaiņu. Bet vēlreiz, ja ir vēlme un tāda var būt, ja, kad viss sākās no personas koda piešķiršanas, tā ir cita situācija. Tas nav likums par nodokļiem un nodevām, tā ir tāda kaut kāda, jāsaka tā, koalīcijas politisks jautājums par to, ka tad viss regulējums, kas ir arī saistīts ar nekustamo īpašumu iegādi un nodokļu maksāšanu, ir pakārtots šim jautājumam. Labi, paldies. Sanita, pacelt roku, lūdzu. Tā mūsu būtība, mūsu iebildumam ir tāda, ka tā kā, piemēram, tātad tika minēts uz vīzu pamata cilvēks strādā. Tā mūsu lūgums ir, lai šis vienotais identifikators, vai tas ir personas kods, vai vide reģistrācijas, vai vīzas numurs, vai vēl kaut kas, vai tad, kad tiek piešķirta darba atļauja, lai sākas tajā mirklī, kad pirmo reizi šis cilvēks saistībā ar Latviju kaut kur parādās. Mūsu iebildums ir par to, ka tikai tad, kad šis cilvēks jau strādā Latvijā pie kāda uzņēmuma, tad uzņēmums paziņojot par šo darbinieku, vids piešķir šo numuru. Līdz ar to jūs zūdat jebkāda kontrola, un te ir arī attiecībā par nodarbinātību un vai šie cilvēki ir legāli vai nelegāli un tā tālāk. Tie cilvēki, mūsu dziļākā pārliecība, kas strādā Latvijas Republikā, tātad šis sākās ne jau ar vidu. Vai tas ir personas kods vai kā savādāk šo vienotu unificēto numuru dabūt.
Tas ir pakārtots jautājums. Mēs norādījām uz to, ka ir nesaprātīgi procesa vidū piešķirt šiem cilvēkiem numurus, kaut gan viņiem tātad šie identifikatori ar viņiem ir strādāts jau iepriekš. Un, manuprāt, tas ir valsts interesēs konceptuāli atrisināt šo, un, protams, attiecībā par šiem nodarbinātajiem, protams, jūs varat nolēmt šo valsts sekretāra sanāksmes uzdevumu atrisināt, bet tas mūsu lūgums ir, lai ar pirmo saskarsmi, tur, kur Latvijas valsts viņus identificē, ja tā ir vīza, tad tā ir vīza, viņiem šis unikālais identifikators tiek piešķirts un tālāk informācijas sistēmas saprot un manuāli nedarbojas ar šiem cilvēkiem. Labi, mēs sapratām, gan iekšlietu ministrija, finanšu ministrija vispārēji esam sapratuši šo problemātiku. Tā tiešām ir risināma paralēli šim attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas tikai šeit Latvijā ierodās ar vīzu un tiek kaut kur nodarbināti. Bet no statistikas es saprotu, ka tie ir daudz, un tā ir arī tāda darba spēku nodrošināšana un pieejamība konkrētiem atkal darba devējiem, ja? Pa statistiku bišķi. Ja drīkst, pamatā atkal tā tiešām ir aktuāla lieta vēlreiz. Tie paši studenti, kas mums, kā saka, šobrīd ir tas, kur mēs noteikti domāsim dažādos veidos, kā ierobežot to gan augstskolu iespējas piesaistīt, jāsaka tā, neuzņemoties atbildību gan pašiem cilvēkiem, arī, teiksim, izmantojot iespēju neapliecināt ilgtermiņā savu finanšu stāvokli un tā tālāk. Tā kā tā problēma ir, jā, šie studenti, kas strādā uz vīzas pamata, bet arī otrdien mums bija tikšanās ar visām kontrolējošām iestādēm, kur visi jau apzinās to, kāda ir viņu atbildība, kāda ir viņu pilnvaras, un tas ir stāsts, protams, par sadarbspēju un informācijas apmaiņu. Ja. Vienu sistēmu uzreiz, kur visi, kā saka, tiklīdz parādās šāda persona, par to uzreiz uzzina nodarbinātības, bet darba inspekcija, VIC, pārvalde, robežsardze tā nav, bet tas ir vēlreiz regulārās sadarbības jautājums. Tādēļ tā vide interese jau bija pamatota ne jau aiz teorētiskiem apsvērumiem. Ir ļoti praktiski vajadzība iekasēt, nodrošināt nodokļu iekasēšanu no šīm personām. Un līdz ar to tas ir darbs ar konkrētiem šiem darba devējiem. Un vienlaikus ir saruna ar mums par to, kādā veidā to identifikāciju var integrēt savā starpā. Tie ir divi viņi nav savstarpēji izslēdzoši un tik ļoti saistīti jautājumi, ka tas pirmais nevar iet uz priekšu, ko Finanšu ministrija šobrīd dara. Bet vēlreiz par identifikāciju, tas ir labs jautājums un viņš ir pamatoti šeit atspoguļos, jo viņš tiešām ir plašs. Ja, bet tā ir cita saruna un te vai tas ir, es teiktu tā, noteikti ne arī šī VSS tāds izrietošs uzdevums. Tas var pieļauju celt viņu sarunās starp valdību un attiecīgi pašvaldību savienību, jo viņš pavelks noteikti ļoti dziļu analīzu un ietekmi pilnīgi pa visu perimetru. Tas nav stāsts par vidu pārvaldi, tas būs pilnīgi horizontāls stāsts. Labi, paldies. Es sapratu, tad šo jautājumu mēs arī atstājam pie diskusijām valdības pašvaldības sarunās vai arī uz šo birokrātijas mazināšanas un konceptu atrašanu starp šīm vairāk iesaistītām pusēm. Ar šo es kolēģi gribētu teikt, ka mēs laižam likumprojektus priekšu, akcentējot tās lietas, ko jau es minēju, gan Labklājības ministrijas pusē, gan arī tas, ko es aicināju pašvaldības savienībai birokrātijas mazināšanas stāsta kontekstā tai grupā ielikt un izdarīt. Un vienlaikus arī Finanšu ministrijai lūgums kopā ar vidu un pašvaldības savienību turpināt to diskusiju, kamēr likumprojekts iet uz priekšu attiecībā par šo nodokļu administrēšanu, kas tur bija tās labās lietas, ko Vici tagad gatavs
valsts vārdā norakstīt vai noadministrēt, un kas paliek tas, ko Sanita Čeltara teica, kad tomēr tas ir jāizdara kaut kā savādāk, bet tur bija jau datu bāzu izmaiņas vai sadarbspējas ar datu bāzēm un tās cits pārējais. Sanita, lūdzu vēlreiz dot tev iespēju, bet mēs vienalga virzīsimies priekšu. Attiecībā par mūsu iebildumu par struktūru vienībām, tātad mums ir tomēr lūgums šajā likumā cik tas tika uzdots jau, kā es minēju, 22. gada valsts sekretāra sanāksmē, šajā likumprojektā tomēr šo terminu mainīt. Mēs neiebilstam, ka pievieno protokolu lēmumu, es atvainojos, pārējais noteikums, ka attiecībā uz vidu fiziskajām datu bāzēm, tātad šis nosaukums tiek nomainīts. Attiecīgi, tad, kad būs kārtējās izmaiņas šajās, es ticu, ka viņas būs, bet likumā ir tomēr lūgums viņu sakārtot, jo tas nenozīmē, un likumā nomainot terminoloģiju, atrunājot, kad EDS-ā viņš būs vecajā terminoloģijā, tur nekādas izmaksas nevar rasties. Otrs ir tas, ka tātad par šīm fiziskajām personām jūs runājāt, bet tātad mums ir arī attiecībā par šo nevis par nodarbinātību, bet par tas, kas ir pašvaldībām būtisks zemesgrāmatā esošo īpašnieku vienotā reģistrācijas kārtību. Tad man ir lūgums uzdot, jo tie ir nodokļu maksātāji. Jebkuram nekustamā īpašuma īpašniekam ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli. Un nodokļu maksātāja reģistrācija ir šī likuma jautājums. Un tāpēc, tomēr šo mēs lūgtu, lai šeit tiktu atrisināts, kā šie nodokļu maksātāji tiek vienoti reģistrēti. Un nekas netika minēts par to mūsu lūgumu, lai tie fiziskās personas tomēr drīkstētu uzzināt, vai darba devējs par viņiem ir samaksājis iedzīvotājiem nodokļus vai nav. Paldies. Jāna par to tehnisko lietu struktūru vienību. Mums vienkārši nav no vida klāt, skatos pieslēgušies, tāpēc aicinu tev, vai mēs varam to saņemt un izdarīt, saprecizēt tālāk likuma projektu virzot. Tas nav tikai valsts ieņēmuma dienesta datubāzes, kur tiek izmantot šāda terminoloģija. Mūsuprāt, es nezinu, kāpēc svarīgi ir nomainīt tikai vārdus likuma projektā, nevis caur būtību skatīties, kā bija sākotnēji arī runājot pie informatīvā ziņojuma domāts, ka pārskata vispār to būtību, un tāpēc jau tā vienošanās netika panākt, ka katram ir savs redzējums, kas ir saprotams ar saimnieciskās darbības veikšanas vietu. Ja vienā gadījumā šobrīd tas ir saprotams ar konkrētu adresi, tad, cik es atceros no tām visām diskusijām, kas arī izskanēja valsts sekretāra sanāksmē, tur jau bija, kad mēs vienā telpā nodalām konkrētas lietas, tā skaitā mēs veicam sasaisti ar kadastrā norādītajām lietām un telpu lietošanas kodiem. Es nezinu, vai šeit ir tagad jāmaina šie vārdi tikai tāpēc, lai viņus nomainītu, vai tomēr tad ir jāiziet vēlreiz tas informatīvais ziņojums un jāpieņem konceptuāls lēmums. Vai tad mēs mainām vispār konceptu, kas ir saprotams ar vietu, kur tu drīksti nodarboties ar saimniecisko darbību. Tas saistībā ar to, mēs šobrīd aicinātu tomēr nemainīt to likuma projektā minēto struktūru vienības definējumu. Labi. Tad mēs valsts sekretāri šeit ap galdu vienojamies, ka pirms likuma projekts tālāk sasniedz ministru kabineta sēdi, ir vēl viena saruna Finanšu ministrijai, pašvaldību savienībai un vidām. Tad paskatāties, ko tur var izdarīt vai nevar. Attiecībā uz to par nodokļu maksātājiem man šķiet, ka jebkurš var uzzināt, interesējoties gan vidā, gan nec datu bāzē, bet mēs ar šo likuma projektu uz valsts sekretāriem vairs neatgriežamies. Paldies, visi piekrita. Ejam tālāk 1.2. likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā, klimata enerģijas ministrijas valsts sekretāra lūdzu. Jā, liels paldies par doto vārdu. Tātad šie likuma grozījumi ietver 3 relatīvi nesenu tiesību aktu transponēšanu. Tas būs atjaunīgo energoresursu direktīvas 3. rekāstu 23. gada energoefektivitātes likuma, efektivitātes direktīvas 2023. gada rekāstu, ēku energoefektivitātes direktīvas 24. gada rekāstu un elektroenerģijas tirgus dizaina direktīvas arī 24. gada rekāstu. Mēģinām tātad šobrīd
maksimāli ievērot arī tos termiņus, kas ir dalību valstīm noteikti. Lielās līnijās, kā būtiskākās tēmas likumprojektā ietveramas gan atbalsta mehānismi attiecībā uz uzņēmumiem, gan uz mājsaimniecībām, vairāki atjaunīguma pierādīšanas mehānismi, gan izcelsmes apliecinājumi, gan arī to, kas ir un kas nav ilgtspējīga degviela, kā arī enerģetiskās nabadzības jautājumi, kas arī saskarās ar iepriekš jau pieminēto atbalstu sniegšanu gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām. Pēc 4 šiem te projekta aprites cikliem esam nonākuši līdz valsts sektora sanāksmēs un pateicīgi par visiem tiem sarežģītiem jautājumiem, kur izdevies rast kompromisus. Šobrīd palikuši vairs tikai pāris iebildumi. Šeit gribu izcelt vienu, kas saistīts ar datu valsts inspekciju, jo valsts sekretāra sanāksmē iepriekš pie energo izmaksu atbalsta likuma, jeb EIKI sistēmas par šo diskutējām. Tātad esam izveidojuši sistēmu, kas nodrošina iespēju saņemt atbalstu automātiski. Un jā, protams, šādas automātiskas sistēmas izveide ir saistām ar datu izmantošanu, jo citādi mēs to nevaram izdarīt. Cenšamies enerģētikā tiešām pāriet uz to, ka cilvēkiem nav jāsniedz iesniegums, bet viņiem tiek automātiski atbalsts piemērots. Pilnīgi saklausām un saprotam datu valsts inspekcijas jau iepriekš minēto bāžu par to, ka vienmēr jāizmanto mazākais datu tvērums. Šeit vēlos vēlreiz uzsvērt, ka esam to darījuši, esam iespēju robežās ierobežojuši kādas liekas informācijas klīšanu par neparedzētām rokām, taču mēs nevaram noteikt, kas ir energo nabadzības skarti iedzīvotāji, ja mēs viņus visus neizmantojam datus par visiem. Tāpēc šeit, līdzsvarojot sabiedrības intereses un individa datu neaizskaramību, šeit tomēr tā sabiedrības intereses, mūsuprāt, prevelētu. Tad iebildums no SPRK saistīts ar to, ka bijām noteikuši un saglabājam arī prasību, ka līdz 31. decembrim 27. gadam, kas ir no šī brīža pietiekami garš pārējais periods, ir jāsagatavo augstumapgādes tarifu aprēķināšanas metodika. SPRK mums norādījis, ka šajā brīdī, kā ministra kabineta noteikumos, manuprāt, 1227, kas nosaka regulējumos pakalpojumu veidus, augstumapgāde vēl nav iekļauta. Kā zināms un tapā redzams, šie noteikumi šobrīd ir izstrādē un, protams, ka tos arī iekļausim. Taču uzskatām, ka piedāvātais termiņš līdz 27. gada beigām ir pietiekams metodikas izstrādē, un šis nebūtu jākavē vai jāiesniedz vēlāk Saeimā. Tad, manuprāt, ar Finanšu ministriju esam guvuši konceptuālu risinājumu, attiecīgi atbilstoši arī precizējot uz ministru kabinetu. Bija 2 iebildes, viena bija saistīta ar precīzāku informāciju par to, kā finansēsim jaunās funkcijas. Esam norādījuši, ka tās veiksim ministrijas esošā budžeta ietveros, kā arī esam izsvītrojuši no izziņas aicinājumu Finanšu ministrijai definēt mikro uzņēmumus, mazo uzņēmumu, vidēju uzņēmumu definīcijas, un ar to droši vien sādāsim ārpus šī te dokumenta tvērumu. Ar Connexus Baltic Grid iebildums bija saistīts ar to, ka saskaņā ar direktīvu ir noteikts, tas būs atjaunīgu energoresursu direktīvas 3. rekāstu, ir jānorāda papildus detalizācija par ražošanas brīdi. Mēs piekrītam, ka uzskaitīt stundu un sekundi ir noteikti administratīvi slogojoši un bez būtiskiem ieguvumiem, taču vēršam uzmanību, ka eksistē šī iespēja izmantot biežāko intervālu un aicinām tad izmantot šo analītisko pieeju. Visbeidzot, jautājums, par ko gribu vērst uzmanību visiem valsts sekretāriem, ir saistīts ar lūgumu mazināt birokrātisko slogu viens otram. Tātad Tieslietu ministrija ir konsekventi uzturējusi prasību, ka pārņemot direktīvas ir jānorāda pilnīgi visas korelāciju tabulas. Šeit vērš uzmanību, kad ar grozījumiem pārņemam 4 direktīvas, norādot pilno korelāciju tabulu. Tās ir 200 lapas klāt pie anotācijas. Vēlētos, ka mēs spējam vienoties, ka tomēr korelācija tabulā norāda tikai tās normas, kas tiek specifiski pārņemts ar likumprojektu, nevis visu, tādējādi taupot gan mūsu resursu, gan jūsu resursu, gan lasītājus. Lielas paldies!
Paldies sakiem ministriem, paldies arī par norādi. Es noteikti atbalstu to, ka pārņemot direktīvas, mēs arī varam optimizēt pieeju un ticiet man, mēs neviens tās 200 pievienotās lapas arī nespēsim apskatīt un izlasīt. Un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs arī māja ar galvu un saka piekrītam. Jā, mums ir bijušas diskusijas ar KEM, bet šis ir jau no Tieslietu ministrijas puses saskaņots projekts uz doto brīdi. Paldies! Liels paldies! Turpmāk konsekventi rīkosimies saskaņā ar šo vienošanos. Jā, paldies. Un es saprotu, ka arī līdz sēdē bija tie daži, kas iebildumi, tie arī tika saskaņoti, un līdz ar to mēs šo likumprojektu virzam tālāk uz ministru kabineta sēdi. Paldies! Iebildumus arī neredzu no klātesošiem vai attālināt pieslēgušiem. Tad ejam tālāk. 1.3. likumprojekts kapitāla sabiedrība pārvaldību institūciju nodrošināšana dzimumu līdzsvara likums. Un to mums pārstāvēs Labklājības ministrija. Lūdzu. Jā, labdien, kolēģi! Šis ir likumprojekts, kas ir radīts, lai nodrošinātu identiskas Eiropas Savienības direktīvas ieviešanu Latvijā, un tā direktīva arī ir par šo nodrošināmo dzimumu līdzsvaru kapitāla sabiedrību izpildu institūcijās. Un jāatzīst, ka mēs, protams, par šo likumprojektu esam saņēmuši arī pietiekami daudz nievu gan publiskā telpā, gan kā, bet es tomēr vēlētos uzsvērt, ka šeit nav runa par to, ka mēs atceļam to, ka profesionālā kvalifikācija ir svarīga, lai cilvēks tā sakot nokļūtu šajās institūcijās. Tas ir svarīgi arī uz priekšu tā vai tā. Pirmkārt ir jāizšķirās par to, ka tiek pieņemts profesionāli kvalificētākais, bet tad, ja šī kvalifikācija ir vienāda, tad gan direktīva, gan arī piedāvātais likumprojekts uzliek par pienākumu, tā sakot, jārīkojās tā, lai tiktu pieņemts mazāk pārstāvētais dzimums. Tas tā ļoti vispārīgi, lai vienkārši neietu tālāk atkal izplatījumā tās nievas par to, ka tagad, tā sakot, šķiros pēc tā vai vīrietis vai sieviete. Bet likumprojekts, kādēļ viņš ir nonācis, viņam, protams, jāsaka tā, šeit jau ir ierosināta arī pārkāpuma procedūra, kur otrdien valdības sēdē mēs nostāju apstiprinājām, jo gan viņa jūtīgā satura, gan arī tās formas, kādā veidā ir paredzēts šo direktīvu ieviest, nebija tik vienkārši, tā sakot, tā sākotnējā analīzes fāzē un apspriedē arī mums bija darba grupa izveidot ar visiem iesaistītiem nonākt pie viena konkrēta risinājuma, bet galā mēs tomēr esam nonākuši pie risinājuma, ka šī direktīva tiek ieviesta ar jauna likuma, kas gan nav īsti labi no visu viedokļu, bet citu risinājumu atrast nevarēja, jo vispārējie teica, ka viņi likumos noteikti šos risinājumus likt nevar. Un līdz ar to mēs esam piedāvājuši kapitāla sabiedrību pārvaldības institūciju nodrošinājumā dzimumu līdzsvaru likumprojektu ar visiem saskaņojuši, bet viņš ir iesniegts pagājušajā mēnesī valsts kancelējā ar vienu darba devēja konfederācijas iebildumu, kas tika iesniegts otrreizējā saskaņošanā, bet ko mēs tomēr neesam ņēmuši vērā, pirms tam arī konsultējoties ar Latvijas banku, kur būs šo normu piemērotāji tajā brīdī, ja to likumu pieņems. Un mēs mēģinājām arī laikā, kamēr jau likumprojekts bija iesniegts valsts kancelējā un tika šeit skatīts panākt vienošanos ar darba devēja konfederāciju par saskaņojumu, tomēr neveiksmīgi, un šajā brīdī tātad likumprojekts ir jūsu izskatīšanā, un tā iebilduma būtība it kā izklausās pēc tā, ka, protams, tagad ar karogu par birokrātiskā sloga mazināšanu varētu būt, ka taisnība darba devēja konfederācijai, tomēr pēc pašas būtības tā informācija, ko darba devēja norāda, ka būtu liekama korporatīvās pārvaldības ziņojumā, ko uzņēmumam ir jāiesniedz Latvijas bankai, ka tas būtu vienā ziņojumā liekama lieta. Tomēr šeit ir viena tāda būtiska niansīte par to, ka tā papildus informācija par atlases procedūru iekļaušanu korporatīvā ziņojumā nav atbalstām tā iemeslu pēc, ka tā nav publiskojama informācija. Savukārt viss tas pārējais, kas korporatīvajā ziņojumā, pārvaldības ziņojumā tiek iekļauts, ir publiskojams. Mūsuprāt, šis birokrātijas sloks nemainīsies, ja izvēlētos sakot darba devēja konfederācijas priekšlikumam, jo uzņēmumi nebūs informēti, ka viņiem šāds pienākums likumā vispār ir noteikts par šo kandidātu atlases procedūras sniegšanu Latvijas bankai, un punkts, par kuras svītrošanu Latvijas darba devēja konfederācija iebilst, neatrisinātu to, ka Latvijas banka jebkurā gadījumā prasītu uzņēmumam informāciju, ja dzimumu līdzsvaru mērķi nebūs sasniegti.
Tādēļ esam šeit. Mani kolēģi varbūt var detaļās vēl, bet es pieņemu, ka es diezgan saprātīgi izskaidroju. Jā, labdien, es mēģināšu nošērot prezentāciju, vienkārši parādīt tās atšķirības, kādas ir esošā likumprojekta redakcijā un kas ir Latvijas darba devēja konfederācijas priekšlikums likumprojekta pilnveidošanai. Es ceru, ka jūs redzat prezentāciju. Redzam. Jā, Labklājības ministrijas valsts sekretārs jau izstāstīja arī likuma projektu izstrādes mērķi, izstāstīja arī šos galvenos nosacījumus. Es vēl papildus tam vēlētos uzsvērt, kā likuma projekts tika izstrādāts darba grupas ietvaros, un darba grupu vadīja Labklājības ministrija, un tajā tika pārstāvētas arī vairākas darba devēja intereses pārstāvošas organizācijas, ar kurām mums ir izdevies panākt arī vienošanos par likuma projektu kā tādu. Mirklīti. Jā, var sakot, mūsu nesaskaņotais jautājums, kas šobrīd tiek izskatīts, skar ziņošanas pienākumus un nostāju par to, kas būtu publiskojama, kas nebūtu publiskojama daļa. Tas attiecās uz likumprojekta 5. pantu, kur ir noteikti ziņošanas pienākumi, un pašreizējā likumprojekta redakcijā ir noteikts šis direktīvā ietvertais minimālais ziņošanas apmērs, un mēs paredzam esošajā likumprojekta redakcijā, kas ir publiskojama informācija, ka uzņēmumam ir jāsniedz informācija par mērķu sasniegšanu, par iemesliem šo mērķu nesasniegšanas gadījumā un arī par plānoto vai paveikto, ko uzņēmums ir darījis, lai sasniegtu šajā direktīvā noteiktos un sev uzstādītos mērķus. Šī informācija ir publiskojama, tā ir iekļaujama korporatīvās pārvaldības ziņojumā vai vadības ziņojumā, attiecīgi, kas ir arī pēc tam publiskojumā šajā Latvijas bankas interneta vietnē. Otra ziņošanas pienākuma daļa skar šī paša 5. panta, attiecās uz 5. panta 4. daļu, kur esošā redakcija paredz, ka mērķu nesasniegšanas gadījumā uzņēmums sniedz informāciju Latvijas bankai par to, kā viņš ir nodrošinājis atbilstību kandidātu atlases procesa nosacījumiem likumprojektā definētajām normām, kas attiecās uz to, ka kandidātu atlase ir atklāta, ir publicēti šie kvalifikācijas, nepieciešamo prasmi un tā tālāk informācija šajā sludinājumā, un vēl, kas attiecās arī uz šo kandidātu atlases procesu, kas ir nepubliskojamā daļa, ir pierādījums par to, ka ir veikts šis kandidātu vai pretendentu atlases salīdzinošais novērtējums, ir sniegta nepieciešamā informācija pretendentiem ar skaidrojumu, kāpēc par labu vienam vai par labu otram ir izdarīts vai pieņemts lēmums par noteiktu pretendentu atlasi un izvēli. Tātad tas skar ļoti, specifiski pašu pretendentu atlases procesu. Tas, kas ir publiskojamā daļa pašreiz atbilstoši esošajam likuma redakcijai, ir tikai par to, informācija par to, kā tiek izsludināts konkurss uz šo vakanto amata vietu, ir sludinājumā publicētas kvalifikācijas prasības, pieredzes prasības un tā tālāk. Mēs neprasām šobrīd, un likumprojekts neparedz, ka pretendentam būtu jāpublisko informācija, kas skar pašu jau atlases procesa organizāciju, pretendentu salīdzinošo vērtēšanu. Ja mēs pareizi saprotam Latvijas darba devēja konfederācijas sniegto iebildumu, tad viņu ierosinājums ir tāds, ka pašreiz šo nepubliskojamo informācijas daļu, kas tiek izmantot tikai Latvijas bankas uzraudzības funkciju veikšanai, padarīt par publiskojamu, un Latvijas darba devēja konfederācijas skatījumā šī situācija, kas ir paredzēta likumā, ka uzraudzības informācija tiek nodota tikai Latvijas bankai, ir uzskatāma kā administratīvais sloks. Mūsuprāt, paredzot publicēt informāciju par pašu atlases procesu, iekļaujot to korporatīvās pārvaldības ziņojumā, sloks nemainīsies, jo jebkurā gadījumā saglabājās likumprojekta 6. pantā Latvijas bankai dotās tiesības, kur viņa savas uzraudzības funkciju veikšanai var pieprasīt papildus informāciju, gan kas skar šo atlases procesu, gan kas skar informācija par mērķu sasniegšanu vai nesasniegšanu, ja viņu skatījumā tā ir nepietiekama vai nesniedz pilnīgu informāciju.
Tā, tas no manas puses būtu viss. Paldies! Paldies! Es uzdošu vienu jautājumu, bet es redzēju, arī Gorkš kungs ir pieslēdzies un noteikti viņam arī došu vārdu. Pēc šiem kritērijiem biržā kotēta uzņēmumu un vispārējais, kas tur bija, Latvijā ir tikai 2 tādi uzņēmumi. Vai dēļ administratīvā sloga mazināšanas stāstā mēs nevarētu uzticēt, ka Latvijas banka, zinot šos uzņēmumus, aizsūta un pieprasa nepieciešamo informāciju, visu tas, kas tajā direktīvā ir prasīts. Un tālāk jau, kad Saeimā pārņems, nepārņems un ko tur paplašinās vai nepaplašinās, tad skatīsimies, vai vēl būs kādi tādi uzņēmumi, vai uz visiem tas būs. Jo, te tīri tāda informēšana, ka tāda direktīva ir, ka dzimuma līdzsvars ir jāievēro, bet pēc kritērijiem attiecās tikai uz 2 uzņēmumiem, vismaz pagaidām. Vai par to ir bijusi diskusija un ko banka ir teikusi, jo banka šodien nav pieslēgusies? Jā, par diskusiju par likumprojektu tvērumu mums ir bijusi vairāk kārt nostāja par to, uz ko attiecinās šo likumprojektu. Mums ir bijusi jau sākotnēji pēc direktīvas apstiprināšanās, un tā ir mainoties arī labklājības ministriem, ir mainījusies arī šie uzstādījumi, ko mēs skatāmies, ko mēs neskatāmies. Arī darba grupā ir bijusi dažāda izpratne un dažādi viedokļi pārstāvēti, un arī sabiedriskajā apspriedē mums ir saņemti, teiksim, ieteikumi paplašināt likumprojekta tvērumu. Ir dažādas pieredzes. Viņu citās valstīs attiecina uz visiem lielajiem uzņēmumiem. Mums arī tas galvenais uzstādījums laikam, kas bija arī gan darba grupā, gan arī sabiedriskajā apspriedē, izskanēja priekšlikums paplašināt un attiecināt šīs direktīvas normas arī uz valsts kapitāla sabiedrībām, bet tā kā valsts kancelēja arī virza attiecīgi normu grozījumus, kur viņi pārņem principus attiecībā uz pretendentu atlasi, jo daļa jau informācijas, teiksim, vai šajā direktīvā noteikto normu, kas skar tieši šo atklāto pretendentu atlases procesu, atklāto vērtēšanu, salīdzinošo vērtēšanu un pretendentu informēšanu ir iekļauts. Šobrīd valsts kancelējā, un arī anotācijā mēs esam tur daudz detalizētāk aprakstījuši valsts kancelējas plānus attiecībā uz valsts kapitāla sabiedrībām, pārņem principu par mazāk pārstāvēto pretendentu tajā gadījumā, ja šīs kvalifikācijas, kompetences un prasmes ir līdzvērtīgas. Ja tikai tajā gadījumā tiek dota priekšroka šiem mazāk pārstāvētājiem pretendentam. Protams, direktīva paredz arī atsevišķi specifisku kaut kādu, teiksim, šo atkarībā no dažādības politikas arī citus piemēru, bet tas arī tur jau ir detalizēts tādāks stāsts arī anotācijas projektā. Es skatos, ka Diana Jakaite arī vēlās papildināt mani. Jā, Diana, lūdzu no labklājības ministrijas. Labdien! Es varbūt ne tik daudz papildināt, bet pateikt īsāk. Jā, mēs izskatījām vispār iespēju, vai ir nepieciešams izstrādāt tiesību aktu, vai pieņemsim visos saistītajos tiesību aktos līdzīgas normas ir vai nav atrunātas, un secinām, ka tomēr atsevišķas direktīvas tādas detālākas prasības īsti nav nevienā likumā iekļautas. Tāpēc arī darba grupa nolēma rakstīt atsevišķu likumu. Kā jūs arī redzat, likums ir ļoti īss. Mēs esam pārņēmuši absolūti minimālas prasības un arī skatījušies jau esošo institucionālo ietvaru. Tātad Latvijas banka jau veic pāraudzību par biržā kotētajiem uzņēmumiem, par to pārvaldību tai skaitā. Un mēs esam vienkārši papildinājuši par to, kā kandidātu atlases kārtībai ir jābūt caurspīdīgai un, pieņemsim, arī par atlases procesu informāciju uzņēmumu ir jāglabā 2 gadus, un patiesībā jau tā arī notiek lielajos uzņēmumos. Ja jūs redzat, tad arī likumprojekts attiecas tikai uz lielajiem uzņēmumiem, šajā mūsu gadījumā 2, bet pavisam nesen vēl tie bija 3 un bija pat doma, ka varētu būt 4. Tātad šie uzņēmumi, viņam arī ir personāla atlases procedūra tieši uz valdu padomi, ir diezgan tāda arī atrunāta.
Tāpēc likumprojekts patiešām ir īss, pārņemot minimālās prasības, un mūsu ieskatā mēs nevarējām iztikt bez likumprojekta, jo atsevišķām normām tomēr bija jābūt definētam arī atbilstoši direktīvas prasībām. Mēs nevaram noziņot par direktīvas pārņemšanu, mums īsti nav uz ko atsaukties. Paldies! Jā, un vēl viens papildinājums, ko es arī gribēju uzsvērt, tieši šis mazais uzņēmumu skaits ir ļāvis mums vienoties ar Latvijas banku un arī ar Sabiedrības integrācijas fondu par šo likuma, teiksim, pārvaldības uzraudzības funkciju veikšanu, esošā finansējuma ietvarās, neveidojot vai nepieprasot papildus finansējumu šai direktīvas normu uzraudzībai. Paldies. Gorkš kungs, prieks jūs redzēt, dodu vārdu. Jā, paldies par prezentāciju, par punktu. Labrīt, kolēģi. Es laikam mazāk par to punktu, es par tādu kopumā. Es domāju, ka šī likumprojekta virzība izstrāde vispār varētu Kronberga kungs, jūsu birokrātijas grupa, ņemt kā case study, kā nevajadzētu strādāt pie likumprojektiem un kā nevajadzētu sarežģīt dzīvi pašiem un citiem. Ja valdībā ir uzstādījums par 25% birokrātijas mazināšanu, es domāju, ka jau nākamnedēļ pirmdien 4 jūs noteikti runāsiet par zemu karājošiem augļiem, un es domāju, ka šādi tipi likumprojekti arī ir tie zemu karājoši augļi, kur var izvairīties no liekas birokrātijas un pat lasot šo te likumprojektu gan no tad kvalitātes viedokļa, gan no argumentācijas viedokļa, kur mēs izmantojam statistikā visus uzņēmumus, runājam tikai par 2 uzņēmumiem. Šodien sapratu, ka tā vēlme ir paplašināt šo uzņēmumu loku, uz kuriem šī norma attieksies, un līdz ar to mēs arī nonākam pie tādiem risinājumiem, kas noved neizbēgam pie papildus birokrātiskā sloga, jo dubultā ziņošana vienmēr, jebkurā veidā būs papildus birokrātiskais slogs, kas kādam būs jāveic. Līdz ar to mēs no tās savas pozīcijas attiecībā par redakcionāliem labojumiem noteikti argumentāciju nesadzirdējām, lai no tās atkāptos, bet mēs patiesībā rosinātu, ka pirms šāds likumprojekts vispār virz uz apstiprināšanu, tad viņus izdiskutēt šajā te Kronberga kunga vadītajā birokrātijas grupā, jo man liekas, ka šeit pavisam vienkārša procedūra, kur Latvijas banka varētu sev vēlamos termiņos uzjautāt divām biržā kotētām kapitāla sabiedrībām, vai viņām vispār ir nomainījusies valde gada laikā un kādi ir pasākumi. Tā vietā mēs esam izveidojuši veselu ķēdi, kur būs noteikti kādam jāstrādā, lai šo te izpildītu. Līdz ar to mēs nevaram atbalstīt šādu. Kā kompromiss var būt mūsu piedāvātā redakcija, bet kopumā es domāju, ka mēs šeit galīgi greizējam gan no procedūru viedokļa, gan no piemeklētā risinājuma viedokļa, un līdz ar to tas visdrīzāk arī nesasniegs nekādu mērķi, un tā būs tāda deklaratīva norma, kur vēl viens likums, kas regulē kaut ko. Paldies! Gorkš kungs, saprotat pārkāpuma procedūras, viņas pēc tam kādam būs jāsamaksā. Taisnība. Es saprotu, ka dēļ 2 uzņēmumiem speciāli ražots likums izskatās liela greznība. Bet, ja ar laiku būs šī dzimuma līdztiesība jāievēro pilnīgi visos procesos, tad mēs jau bez tās neizbēgsim. Un tad, kur mēs to atregulēsim, atrunāsim, mēs vērsīsimies pie birokrātijas darba grupas vai pie LDDK. Kāds bija tas priekšlikums? Es, protams, parunāšu arī personīgi ar Latvijas banku, jo Latvijas bankas prezidents arī būs šajā grupā, ko minējām. Bet mums nav cita atskaites veida attiecībā uz pārkāpumu procedūras. Kāds bija tas priekšlikums no Respektīvi, ka mēs risināsim potenciālās nākotnes problēmas, mēģinot paredzēt regulējumu šodien. Šobrīd šīm te biržā kotētiem uzņēmumiem vai kapitāla sabiedrībām par dzimumu pārstāvību jāziņo, ja es nemaldos,
ziņojums par korporatīvo pārvaldību vai kaut kas tam līdzīgs. Līdz ar to šī informācija jau tiek sniegta. Un LDDK ieskatā dubultā sniegt vienu un to pašu informāciju nav liederīga. Paldies! Jā, bet te jau nebūs dubultā. Te būs tikai informācijas sniegšana attiecībā pēc šiem kritērijiem, šiem diviem uzņēmumiem, par ko es arī teicu. Noteikti Latvijas Banka aizsūtīs pieprasījumu, lūdzu iesniedziet datus aktuālos, un, nezinu, nākamā gada tur pārskatā vai vēl kaut ko pie publikācijas. Bet Labklājības ministrijas valsts kolēģi, es domāju, ka mēs varbūt varam tad mēģināt tā sakot pateikt un norādot arī anotācijā un izziņā to, kāda riska ir tajā gadījumā, ja šo ziņojumu, tā sakot, publicē to par to atlases procedūru, to informāciju. Un tad uzņemamies arī atbildību tie, kas to priekšlikumu ir teikuši, bet es nevēlētos. Un, manuprāt, ja jau tā sakot, mums Latvijas valstī tomēr pagaidām vēl pastāv kaut kādas procedūras, kā sagatavo noteiktas normatīvos aktus, un ir izgājis gan darba grupā, gan tā sakot visu to saskaņošanas procedūru, un mēs bijām nonākuši tikai ar vienu nesaskaņot, un neatvērām diskusiju par to, ka mēs nepareizi būtu mēģinājuši pārņemt, tā sakot, direktīvu, jo vienīgais ceļš galā bija, mēs sākumā domājām vēl mazākus, tā sakot, gan birokrātiskus, gan visādus citādus soļus, kādā veidā to vienkāršāk izdarīt. Nonāca visi gana gudri un atbildīgi un izglītoti cilvēki pie tā, ka šis ir vienīgais risinājums, kā to var izdarīt. Lai nebūtu arī jāmaksā sots pēc tam Eiropai. Manuprāt, Kronberg kungs drīkst runāt visticamāk ar Latvijas Banku par to, vai ir vai nav pareizi, bet mēs visi tie, kas tur bija iesaistīti šajā procesā, galā līdz tam nonācām. Manuprāt, pašā pēdējā tad atstājam droši vien tālāk lēmumu pieņēmējiem tiesības, ja valdība noraidīs vai parlaments noraidīs šo likumprojektu, tad ar noteiktām konsekvencēm. Patreiz man tīri kā Labklājības ministrijas administratīvam vadītājam nav nekāda birokrātam, nekaunoši šī vārda, nav nekāda pamata, tā sakot, šo likumprojektu tālāk nepiedāvāt. Paldies! Paldies, rokas paceltas arī dāmām ir šajā sarunā, gan Sanitai, gan Dijānai. Lūdzu, kura pirmā? Es varbūt sākšu. Es nevaru piekrist pārmetumiem par to, ka likumprojekts paredz dubulto ziņošanu, ka tas ir absolūti nekvalitatīvs. Valoda likumprojektā ir laba, saprotama, no visām pusēm akceptēta. Līdz ar to, manuprāt, tas šobrīd ir vienkārši pārmetumu pēc. Mēs analizējām, vai normas ir iekļaujamas, pieņemsim, finanšu instrumentu tirgus likumā, tomēr finanšu ministrijai bija savi argumenti, kāpēc tas nebūs pareizais likums. Šīs likums arī ir nepārtrauktās izmaiņās un tas tiks attīrīts vēl no atsevišķām normām. Tur jau tika attīrīts brokeru sabiedrības un tā tālāk. Līdz ar to tas nebija īstais, un arī komerc likums Tieslietu ministrija izanalizēja un secināja, ka tas arī nebūs īstais likums, kurā ielikt papildu normas. Tātad tas, uz ko es gribēju vērst uzmanību, ka likumprojekts jau paredz, kā informācija par to, kāpēc uzņēmums nav sasniedzis dzimumu līdzsvaru, tas var iekļaut korporatīvās pārvaldības ziņojumā. Tātad mēs jau šo saiti esam ielikuši un nekas dubultā kaut kur nav jāziņo. Vienīgais, kas ir ka uzņēmumam ir jāsniedz, pieņemsim, informāciju par atlases procesu, ko viņam palūks, jo tādas tiesības ir dotas Latvijas Bankai. Tātad atsevišķi par šo tieši kandidātu atlases procesu ir šis te uzraudzības pienākums. Tā ir vienīgā varbūt lieta, kas ir jauna, un līdz ar to, protams, arī uzņēmumam ir paredzēts, ka viņš šo informāciju par atlases procesu uztur 2 gadus. Ja uzņēmums ir liels, viņam ir jābūt, un jebkurā uzņēmumā jābūt ir caurspīdīgam un atklātam un saprotamam kandidātu atlases procesam. Tātad mūsu ieskatā tas neradīs kaut kādu papildu slogu uzņēmumam, jo viņiem jau šādai atlases procedūrai arī ir jābūt. Tātad likumprojekts ir maksimāli ņēmis vērā esošās struktūras, esošās funkcijas un nav īsti pārkāpis vai uzdevis lieku administratīvo slogu. Ar ko mums visiem ir jārēķinās, ka šobrīd iepriekšējā Eiropas komisija piedāvāja, un pēc tam jau, protams, tika arī apstiprināts dažādas direktīvas,
kuru pārņemšanai mazāk vai vairāk zināms administratīvais sloks būs. Tas vienkārši tā ir. Šajā gadījumā mēs esam maksimāli izvairījušies no liekām, dubultām funkcijām un radījuši tādu tīru un diezgan vienkāršu procesu. Par paplašināšanas iespējām. Jā, ņemot vērā, ka tas ir likuma projekts nākotnē brīdī, jā, mēs redzam, ka kaut kas strādā vai laba informācija nonāk, vai mēs esam uzlabojuši savus rādītājus. Paplašināšana vienmēr ir iespējama, bet Labklājības ministrija šobrīd neko tādu negrasās rosināt. Mēs skatīsimies, kā īstenojas direktīvas prasības, un redzēsim, kā tālāk jautājums arī attīstīsies. Paldies! Paldies! Es pārliecinājos, ka Diana mūs vīriešus pārliecināja. Liekas, administratīvais sloks nebūs, un uzņēmumiem pašiem nekur nav jāuztraucās. Latvijas Banka pati pieprasīs šo informāciju, jo Latvijas Banka zina, par kuriem uzņēmumiem iet runa. Vai ne? Labi, līdz ar to Garškungs. Tā īsti, man liekas, mēs nenorunājām. Bija. Tikko Diana Jakaite mums ļoti labi izskaidroja. Es vēl pats pārliecināšos Latvijas Bankā, lai būtu tā dubult apdrošinājies pret birokrātijas mazināšanu. Nemaldos, likumprojekts paredz, ka ir jāpiegādā ticami pierādījumi, ka ir izskatīti vai ņemt vērā šī dzimumu līdztiesību valdes izvēlē. Manuprāt, tāds ir formulējums. Līdz ar to šo pierādījumu iesniegšanu un pierādīšanu tas būs uzņēmēju uzdevums. Tas, ja Latvijas Banka to var pieprasīt un tikai tādā gadījumā ir jāsniedz, tādu es nesadzirdēju. Paldies. Lūdzu, pāraplieciniet Labklājības ministriju. Tātad tas, kas attiecas uz 5. panta ziņošanas pienākumiem. Tātad likuma subjekts reizi gadā sagatavo informāciju par dzimumu pārstāvību tā valdē un padomē, arī par pasākumiem, kas ir veikti. Un likuma subjekts šo informāciju piemērotā un viegli pieejamā veidā publicē tīmekļa vietā, un šis ir atrunāts direktīvā, ka tam ir jābūt tīmekļa vietā, un iekļauj paziņojumā par korporatīvo pārvaldību. Tātad mums jau šeit ir sasaist, ka uzņēmējs šo iekļauj. Tad 6. pantā, kas attiecas uz uzraudzību, lai nodrošinātu prasību ievērošanu, bankai ir tiesības pieprasīt informāciju. Tātad šajā gadījumā banka var prasīt informāciju par to un dokumentus no likuma subjektiem, tātad šiem šobrīd diviem uzņēmumiem, kas organizē kandidātu atlases procesu likuma subjekts valdes un padomes locekļu amatiem. Tātad viņi pieprasa šo informāciju tieši par kandidātu atlases procesu. Tas ir divas atšķirīgas lietas, par ko mēs runājam. Viens ir par to ziņošanu, kā es ievēroju dzimumu līdztiesību, tātad, kas jau ir korporatīvās pārvaldības viens no aspektiem, un otrs ir jau par to uzraudzību, ja man šis dzimumu līdzsvars nav sasniegts, un es neesmu iedevis pietiekams arguments šajā korporatīvās pārvaldības paziņojumā. Jā, tātad tajā brīdī banka saprot, ir signāls, kaut kas nav kārtībā, un viņi pieprasa šos kandidātu atlases dokumentus. Man negribētos, ka tiek sajaukti divi procesi. Viens ir ziņošanas kārtība, otrs ir uzraudzības kārtība. Paldies! Un vieglā lasāmā režīmā tātad, ja no publiskās informācijas nav kaut kas nolasāms, tad tikai tad ir papildus pieprasītā informācija. Tieši tā, mums ir jāparedz Latvijas Bankai likumā šīs tiesības šo informāciju pieprasīt. Paldies, Gorčkungs, taču nav vairs jautājumu, vai ne? Nē, vairs jautājumu nav, paldies. Jā, paldies. Līdz ar to apstiprinām likuma projektu un dodamies uz priekšu. 1.4 noteikuma projekts, platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas noteikumi. Satiksmes ministrija, lūdzu. Jā, šie ir noteikumi, kuru mērķis ir tātad noteikti platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidošanas un nodrošināšanas kārtību.
kā arī platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas saturu, iekļautās informācijas iesniegšanas, aprites un publicēšanas kārtību. Būtībā tā sistēma ir kartogrāfisks materiāls, kurā var redzēt, kāds pakalpojums kurā konkrētā vietā pieejams, un sistēmā domā divās daļās ir publiskā daļa, kas ir iedzīvotājiem, lai, piemēram, izvēloties, iegādāties māju vai kādu citu nekustamo īpašumu, viņš varētu saprast, kāda platjoslas, tiksim, pieejamība tur ir, vai arī tiks nākotnē plānota, ka būs. Un otra daļa, kas ir valsts iestādēm, arī mums ministrijai plānojot projektus un valsts atbalstu pēc būtības, arī, lai tos baltos plankumus mēs varētu labāk identificēt, saprast un arī pamatot, kāpēc tieši šajās vietās arī tas atbalsts tiek sniegts. Jo arī dažādu Eiropas Savienības finansējumu ietvaros mēs arī šo platjoslas komunikāciju tīklu attīstību atbalstām. It kā vienkārši lieta, bet ir arī daži mums saņemti iebildumi, un tie iebildumi faktiski ir divi pa lielam. Tātad ir pirmkārt attiecībā uz mobilo sakaru operatoriem, kad negrib, lai šī informācija tiktu publicēta, jo it kā no tā var izskaidrot, kurā vietā atrodas torņi, jeb tās infrastruktūras mobilo tīklu, un tad ievainojamība viņiem var palielināties, un otrs ir, kad bez kvalitātes rādītāju kontroles šāda datu publiskošana arī var maldināt un tam līdzīgi būt, bet ar mobiliem sakariem, diemžēl tā ir, kad ir gan no reliefa, gan arī no laika apstākļiem vietas un tam līdzīgi. Tas viss atkarīgs, un arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, protams, to visu dara un monitorē, bet, protams, ne jau visās vietās, ja tā sistēma domāta ir 100 x 100 metru kvadrātos, teiksim, mērīt to. Skaidrs, ka visos mežos droši vien nevar ielīst un izmērīt. Un tāpēc ir kaut kādi arī matemātiskie modeļi, kas to izskaidro un tam līdzīgi. Tas tā īsumā ir, un tad droši vien no tiem, kas ir iebildumu autori, varētu uzklausīt un izrunāt. Jā, paldies. Es redzu, ka ir no LMT pieslēdzies Alvis Buraks. Tad lūdzu praktisko informāciju, jo man arī šķiet, ka visu, ko mēs varam, neapgrūtinām uzņēmēju. To, ko mums vajag publicēt, informējam tik daudz, cik tas sabiedrības interesēs ir, bet ja te ir komerc noslēpums vai drošības jautājumi, tad, protams, mums tādas lietas būtu pat jāaizsargā. Bet tad LMT lūdzu. Jā, paldies. Es šobrīd pārstāvu Latvijas Informācijas tehnoloģija asociāciju, bet LMT. Tātad mēs tiešām ar šiem noteikumiem sākām un darbojāmies ar optimismu, tādēļ, ka mēs tiešām uzskatām, ka tātad mēs darbojamies nozarē, kur katram operatoram ir sava pārklājuma kārta, diezgan detalizēta, bet tas ir tā, kā saka, mārketinga materiāls, kas loģiski, ko katrs operators dara. Un mūsu sajūta bija tāda, ka ja valsts veido savu sistēmu, tai nevajadzētu būt replikai no esošo operatoru kaut kādiem zīmējumiem, bet tai vajadzētu būt dokumentam ar pievienoto vērtību. Tad informācijas sistēma, ja valsts iegulda naudu, tad viņai vajadzētu būt ar pievienoto vērtību. Proti, viņai vajadzētu būt, tā informācijai vajadzētu būt nevis mārketinga materiālam, kā ir operatoru kartēs, bet gan tai vajadzētu būt uzticamai informācijai, pārbaudāmai informācijai un pārbaudītāji informācijai. Un tas, par ko mēs konstatējam šeit diskutējot 2 gadus, ir tas, ka mēs sapratām, ka tātad šis projekts, un mums ir palikuši šie 2 iebildumi lielie, ir par to, ka tā informācija tādā veidā netiek plānot šo informāciju attēlot. Proti, mēs sapratām, ka tad faktisko bāzes stacijas uzskaitu Latvijā nav. Latvijā nav neviena institūcija, kas to konstatē un vēl joprojām nosaka līdz ar to tādā brīdī, tad, kad operatoriem ir šis bāzes stacijas ražošanas process, tad mēs sākumā iesniedzam dokumentus, mēs iesniedzam informāciju platjoslas sistēmā, bet tā informācija, tad bāzes stacija, kura nav ieslēgta, viņa nesniedz pārklājumu. Un tas mūsu lielais iebildums bija tāds, ja ir
uzticama, pārbaudīta un pārbaudāma informācijas sistēma, ko valsts tā kā proponē, tad arī šim pārklājumam, tad šai bāzes stacijai jābūt vismaz ieslēgtai, viņai jābūt faktiskai stacijai, un tā informācija jābūt pārbaudītai. Pretējā gadījumā mēs sacensīsimies ar operatora deklarētiem parametriem. Šī lieta ir tas, ko mēs lūdzām iekļaut sistēmas noteikumos. Tas īsti nav izdarīts, un es saprotu, tur ir saspēle starp satiksmes ministriju un regulātoru par to, vai šo informāciju var iekļaut sistēmā vai nevar iekļaut sistēmā. Mums īsti šis skaidrs nav, kādēļ šis arguments ir noraidīts. Tāpat tās noraidīts arguments par to, ka ja valsts vēlās un tiešām uztaisīt sistēmu, kurā cilvēks var ieiet iekšā un konstatēt, tad kāds tur ir konkrēti ātrums, tad nevis mārketinga informācija, tad mūsu priekšlikums bija šo visu saistīt kopā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mērījumiem. Tātad tur ir mērījumi, cilvēks ieiet iekšā konkrētā punktā, viņš redz, kādi ir šie ātrumi vai kādi ir citi kvalitatīvie rādītāji. Tas, ko mēs redzam sistēmā šobrīd, tad attiecībā uz mobilajā sakara operatoriem mums tur jāiekļauj maksimālais, jeb reklamētais ātrums. Un tur nav šī sasaiste ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mērījumiem. Mēs šeit atkal redzam to, ka tā ir vairāk vai mazāk tāda mārketinga, jeb operatoru pārklājuma kartes atspoguļošana, kuru vai tiešām nepieciešams valstī taisīt informācijas sistēmu, kura vairāk vai mazāk balstās uz mārketinga materiāliem. Tas bija tas, kas mums nebija saprotams. Un pēdējā lieta, protams, ir par šiem ātrumiem. Tomēr tādā brīdī, kad direktīva pieņēma par platjoslas geogrāfisko sistēmu, šī ģeopolitiskā situācija bija savādāka. Arī LMT kā uzņēmums šobrīd veids dažādus pasākumus, lai palielinātu tīkla noturību nevien, kā saka, no civilās situācijas, bet arī domājot par kaut kādu apdraudējumu. Un arī šeit mēs, tad viens no lielajiem argumentiem, tad iebilstot pret šo teorētisko ātrumu iekļaušanu kartē, bija tas, ka no šiem teorētiskiem ātrumiem, kas ir iekļauti, var vairāk vai mazāk detektēt to vietu, kur atrodas infrastruktūra. Ja? Tātad loģiski, ka bāzstacijas tuvumā šī ātrums būs lielāks, nedaudz tālāk būs mazāks. Es atvainojos. Un līdz ar to šis bija sākotnēji viens no argumentiem, kādēļ mēs nevēlamies vispār šos ātrumus tur likt iekšā. Tātad pirmkārt tādēļ šis drošības aspekts, bet lai gan tur es gan teiktu, ka satiksmes ministrija nedaudz šo situāciju ir uzlabojusi ar attēlojumu, kārtē ar attēlojumu, ar veidu, kādā veidā attēlojums tiek veikts, taču tā mūsu sajūta paliek tāda pati. Tātad, ja šis ir deklarētais ātrums, tad šis tā nav uzticama lieta, tā nav lieta, kur patērētājs varētu salīdzināt, kā operatori deklarē savus parametrus. Vai nu mēs taisam uzticam valsts šo sistēmu, kurā tiešām informācija ir uzticama, pārbaudām un salīdzinām, vai arī ātrumu projicēšana kartē vispār nav nepieciešama. Paldies. Tad tie ir tie 3 argumenti, kas pēc būtības mums ir palikuši, un mums tiešām ir vilšanās sajūta par šiem noteikumiem. Paldies. Paldies, satiksmes ministri, reaģēs. Jā, droši vien mani kolēģi no sakara departamenta, kas arī pieslēgušies, papildinās, bet es nevaru nepiekrist jums, ka šai informācijai jābūt pārbaudītai, ko publicē. Vienīgais jautājums, mēs visi esam valsts pilsoņi. Jūs droši vien pat labāk nekā mēs stāties priekšā, cik tas valstī izmaksātu regulāri pārbaudīt, ja veikt mērījumus visos tajos kvadrātos, kas ir nepieciešams. Ja? Es pats kā mednieks būdams arī lietoju starp citu LMT pieslēgumu, bet man kolēģi lieto arī citus pieslēgumus.
Un tās kartes, tie pārklājumi, kas jau šobrīd ir publicēti, es viennozīmīgi varu apgalvot, blefo visi. Jo tas, kas tiek publicēts, nav tā pārklājuma nevienam no operatoriem. Tur, kur, teiksim, tajās vietās, kur mēs laukos tālās teritorijās arī to daram. Un droši vien, varbūt arī par to drošību es neesmu bijis tik ilgi šajā jomā iekšā. Man sakaru departamentu kolēģi varētu arī par to drošības jautājumu atbildēt. Bet satiksmes ministrija, bet tie torņi vai objekti, kuri vēl nav uzsākuši darbību, tie arī bija viens no aspektiem. Kāpēc par tiem būtu jābūt kaut kādai informācijai jāpubliskai? Prasīts ir direktīvā tātad plānotie. Labi, sakaru departaments, Dainis, saprot, satiksmes ministrijas. Jā, labdien, paldies par vārdu. Jautājumā par torņiem, kuriem ir izsniegtas šobrīd vasas atļaujas, bet kas faktiski dzīvē vēl nav uzstādīti. Jā. Par to ir SIA LMT iebildums. Tad man jāsaka, ka ir notikusi iepriekš vides aizsardzības, tagad viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā diskusija, kurā bija gan operatori piesaistīti, gan satiksmes ministrija, gan arī regulātors. Tur tika izskatīti dažādi varianti, kā šo informāciju apkopot. Tā skaitā arī viens no variantiem, ka tas varētu tikt darīts platjoslas pieejamības sistēmas ietvaros, bet tobrīd tā kā ņemot vērā, ka šī funkcionalitāte nebija paredzēta, tad tas ir kaut kas faktiski jauna izstrāde nepieciešama, lai ieviestu. Tāpēc tajā sanāksmē tika nolemts, ka šo informāciju regulātoru vajadzībām iesniegs paši komersanti un SIA elektroniskie sakari šo informāciju arī apkopos un nodrošinās. Alvis ir pacēlis roku, lūdzu. Jā, es vienkārši gribēju atbildēt uz valsts sekretāra komentāru un Daņa komentāru. Tātad attiecībā par šiem ātrumiem un par šo blefošanu, tā mūsu sajūta tieši tāda bija. Ja cilvēks vēlas skatīties kartēs, un tās kartes ir labas operatoru mājaslapā, bet viņas tiešām ir mārketinga informācija. Tā jau bija tā mūsu nozares sajūta. Ka, ja mēs skatāmies, gribam saņemt informāciju, kas ir, kā jūs teicat, blefoži, mēs ejam uz operatoru, bet ja mēs ejam valsts informācijas sistēmā, tad tai informācija jābūt pārbaudītai un pārbaudāmai. Un šeit par šo faktisko bāzes staciju skaitu, vienkārši vēlreiz, mēs tiešām 23. gadā šo diskusiju sākām, un mēs šajā tikšanās, kur Dainis piedalījās, mēs saņēmām šo solījumu, ka līdz 24. gada beigām šī faktiskā bāzes staciju reģistrācija tiks ieviesta, viņa nav ieviesta. Es saprotu, ka viedās aizsardzības ministrija dažādu problemātiku dēļ šis jautājums ir atlikts, bet jautājums paliek tāpatās. Kādēļ valsts informācijas sistēmā, kur cilvēks vēlas saņemt drošu informāciju, uzticamu informāciju, pārbaudāmu informāciju, ir jāliek iekšā, teiksim, bāzes stacija, kura jāparāda kā pārklājums, vieta, kur faktiski pārklājuma nav. Un attiecībā par šo projektu vai neprojektu, tad tās ir divas atsevišķas sadaļas, vai mēs tad tajā pārklājuma, tad sistēma nodrošina pārklājumu karti un sistēma nodrošina plānus. Tad, ja šie plāni, tad tā ir viens atspoguļošanas veids. Jā, Alvi, paldies. Es sapratu, es sadzirdēju, es ticu un ceru, ka man piekritīs arī satiksmes ministrijas valsts sekretārs. Es piedāvāju vēl vienu jums tikšanos un pārunāt. Es gribētu un vienmēr esmu uzticējies Latvijas uzņēmējiem un visiem pārējiem, ja tā informācija, ko publicē, ir ok, un tā tas ir, un jūs pasargājat kaut kādu tur konkurenci vai sevi no konkurentiem vai kaut ko citu, un ar drošības lietām viss ir kārtībā. Es domāju, ka pie tā arī varam palikt. Bet, lai nebūtu tādas tehniskas lietas, mums tagad šeit jāpārunā, es piedāvāju nedēļu
nedēļas laikā jums satikties ar satiksmes ministriju pārunājot, ja tur kaut kas ir precizējums, saprecizējot, un tad virzam tālāk šos ministru kabineta noteikumus uz valdību. Un tad cik vien vajag tās situācijas un lietas aprakstat anotācijā. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs piekrīt vai piekrītat jūs, kam bija šie iebildumi? Piekrīt. Piekrītam, sanāksim vēlreiz. Jā. Labi, tad liels paldies un nedēļas laikā lūdzu pārunāt un tiekat galā ar tām tehniskajām lietām, kas ir tomēr ļoti būtisks priekš biznesa un tai pašā laikā arī priekš valsts, priekš ticamās informācijas. Paldies jums visiem. Līdz ar to visa darba kārtība mums ir izskatīta un valsts sekretārs sanāksme tiek slēgta. Paldies.